tikko pasaku vārtiņi, uz viens ir augšā. Jums ir palka, rokas ir šeit, un tad ir grūdienis augšā. Viens ir augšā, ja? Uzreiz tie, kas taisa vārtiņus, uz viens ir rokas augšā. Nevis vienu polku uz priekšu, un tad, ja nu tas cilvēks galīgi netiek cauri, nu tad palaiž viņu. Tā, nu lūdzu mēģinam. Tālāk. Paldies, pareizi jau koncertmeistara apstājās. Rokas mēs vēzējam līdz jostas vietai. Nevis kā panākt, kā pagadās, kā kur pļakšu viņas aiziet. Stingras rociņas šeit tikai augšā, ja? Nevis vaļīgas rokas, kur ar lecienu man pagadās, tur man viņas aizspēld. Rokas stingras, ja? Viņas ir jātur. Pašam savas jātur un kopā ar kaimiņu jāturās. Lūdzu. Šos aplecienus jaunībai riņķī. Pusgadu jūsu datoros bija iesūtīts šīs kustības. Pusgadu, varbūt bija iespēja viņās drusciņi ieskatīties. Lūdzu, mēģinam vēlreiz. Paldies! Var jau būt, ka jaunībai tas ir liels humors, bet rokas ir meitas jostas vietas augstumā, un nav tam puisim, ja viņš ir gara auguma, jārauj tā meitene debesīs, tāpēc, ka viņam jostas vieta ir pusmetra augstāk. Ja? Lūdzu, kāds ir jautājums? Nē, nav jāgriežās. Tas ir arī pateikts, uzrakstīts, nofilmēts, iedots, un šorīt visu rītu mēģināts. Un tika pateikts, pirms jūs sākāt lekt. Lūdzu. Paldies, tad kādēļ jaunība uzdod jautājumu, saņem atbildi un turpina lēkāt tāpat atkal ar grozīšanos. Pajautā, saņem atbildi un vienalga lec tā kā cienāži no vienas puses uz otru. Man liekas, ka interesantāk jums būtu šo vakaru pavadīt ballē, nevis šeit, nestrādes lēkājot rupumdejas soļus. Lūdzu. Man ļoti patīk jūsu optimisms. Man bez šaubām ir vienalga. Man balva interesē vismazāk. Man ļoti interesē, lai izdodas mums šis pasākums. Nu, lēkāsim. Varbūt, kad ir liederīgi jaunībai, ka būt vadītājs varbūt klāt, varbūt tad ir kaut kāda sajēga. Tā, lūdzu. Tās ir 4 kustības. Saprotu, ka nav jēgas spēlēt uzreiz nākošo gājienu, neatgādinot, kas ir jādara, ja? Tātad,